Zinu, Marka jau ir tāds savējais čeks. Viņš bieži nāk pie mums ciemos un vienmēr ir tāds, draudzīgs, un tiešām es viņu uztveru tā kā, varētu teikt, savu draugu. Un tāpēc vēl jau vairāk. Es zinu, ka viņam arī daudz ko ir nācies pārdomāt, bet par vienu gan es droši vien esmu pārliecināta. Pirms es satieku viņu, viņam ir noteikti, kas padomā, un viņš jau mierā noteikti neliksies. Zinu, kā es jau te nesteigāju, tāpēc pa savu pār... Ārā, jā. Vairāk vai mazāk tik cik sunim apsargam, ja? Izskriet teritoriju. Nu tā zin notiekās. No rīta pamosties, un tad skaties, ir snidzis vai nav. Ja ir snidzis, tad es sāku ar to, kad ir balts sniedziņš sniega pagalmā, un tu, teiksim, nākamo rindiņu pasaki. Kur? Divi laimīgi mēs stāvam. Jā. Divi laimīgi mēs stāvam šai skaistā dienā. Kad prāts un sirds mums jūsmo. Un smaida vienā priekā. Laimīgs cilvēks jau ir tādā brīdī, kad viņš ir harmonijā ar sevi. Gan fiziskais, gan morālais viņam ir, teiksim, līdzsvarā. Ja teiksim, atļauj līdzekļi, tā var būt sporta zāle. Ja neatļauj, tas ir, teiksim, var tīrīt mājās sniegu, var palīdzēt kaimiņam tīrīt mājās sniegu. Un būt kopā ar savējiem, ja, teiksim, vairāk vai mazāk arī morāli atbalstīt. Tev arī, mainījās grupā sastāvs un viss, un tā vai ne tagad bišķi savādāk puiši. Bet kā tu to visu, tā, es nezinu, pārvarēja vai pārdzīvoja vai kā? Stiprāks jau, protams, mēs katrs kļūstam ar to pašu katru gadu. Jo katru gadu cilvēks sev uzliek ko? Jaunu mērķi, jaunu latiņu, jo tas, ko viņš šogad... Bet tas ir vajadzīgs, vai ne? Vai likt, vai varbūt vai vienkārši dzīvot, peldēt, zin kā? Vienkārši peld un vienkārši dzīvo, un tā jau tā sabiedrība veidojās, bet es domāju, ka vairums tomēr tas cilvēka dzinuls ir kaut kāds, progress. Un tāpēc tos mērķus jau mēs sev uzliekam, un ar to grupu, man ir draugi, kas attiecīgi pārmaiņu laikā palīdz, tāpēc jau ir draugi. Un lielākoties, tā ir pieredzes bagātāks esmu. Un, teiksim, viena no atziņām varbūt, it kā ņemt, ko tev dod. Otra varbūt ir tāda, ka, teiksim, it kā mēs dzīvojam ar tādu sapni uz priekšu, bet, arī nevajag, ja tu uzburu pārāk lielas ilūzijas, tad sanāk zem krist dažkārt, Tā kā, principā, vajag ņemt to, ko tev dod, un būt harmonijā ar tiem pārējiem cilvēkiem pašam ar sevi. Vēl viens ieteikums, parasti es esmu arī sabiedrībā saticis daudz cilvēks, kam tur viens tur draugs, otrs, trešais, ceturtais. Labāk izvēlēties 3-4 draugus, bet kas ir īsti draugi. Tas tev tādi riktīgi draugi, kurus tu varētu saukt par draugiem, nevis kur tev ir draugiem. Teiksim, mums šī brīdī ir mīlestība pret darbu, Mēs tagad, tā teikt, atspērušies, priecājamies. Mīlam sniegu. Es saulā. Mīlam sniegu. Marka jau pateica daudz un dikti. Viņam jau muti nekādi neaiztaisīsi. Bet svarīgākais, un ko es arī sev novēlu jaunajā gadā, varētu būt tiešām vairāk mīlēt sevi un padomāt pašai par sevi. No tā jau viss izriet.